This is the Voice of America, Washington, D.C., signing on. Lai būtu jaunības garš pienāk mutē uzreiz. Kāds 10 gadus vai vairāk. Teātrī bija ļoti pieprasīti visās ballītēs, visās notikumos, tā saucamā Amerikas balss no Vašingtonas. Līderis šo programmu veidošanā, protams, bija vienīgi tikai Ulds. Ja. Tad mēs kāds 10 gadus ar Uldu pa vakariem, pie viņu mājās, tur 1-2 paušu, tas bija tā norma tā. Kamēr tapa, Ulds rakstīja, vienmēr Ulds pierakstīja mazā burtnīciņā kaut kādu rūtiņu tālāk. Mēs šovakar atlasījām kaut ko mazāk, jo tas kopējais ieraksts ir kaut kāds 6 vai vairāk stundas. Ja. Bet katrs pasākuma ieraksts bija apmēram 14-15 minūtes. Ja. Un tātad pirmais ieraksts mums ir, Māri, kas tas ir? Velta Līne. Velta Līne. Cik viņai? 50. 1977. gads. Labvakar, cienījamie radioklausītāji! Kā parasts, vispirms novitātes. Jaunāko notikumu apskats, jeb ar padomju preses vārdiem izsakoties ziņas no Teltaiva lentes. Dzimtenē beidzies lielinieku kinematogrāfa, spriežot pēc to līderu izteikumiem, 4. kongress. Daži izvilkumi no kinematogrāfa līgas prezidenta M. Zvirbuļkunga savilkuma runas. Utopija šķiet sasniegt stāvokli, kad sasāpējušos aktieru dzīves jautājumus izdosies atrisināt. Mēs visi esam liecinieki un nevienreiz vien iekavās asiem nosodījumiem un pesimistiskām nopūtām. Zemāk Zvirbuļkungs izmisīgi cenšas noskaidrot, ko dara un kam kalpo žurnāls Kino. Kā liecina Mičiganas universitātes profesors Zariņkungs, pētījumi pierāda, ka Kino ir saīsināts Krievijas imigrantu nelegālā orgāna izdevums. Uzliesmojusi gripas epidēmija no Sibīrijas vidienas pāri Urāliem, cauri Miglas masai brīvai, tuvājās jau Daugavgrīvai. Ar gripu var inficēties. Lai nesaslimtu, norūdieties. Ieteicam rītos peldes baseinā vai citās ūdens krātuvēs. Ierēbušā stāvoklī šo punktu apiet. Nesaaugstējieties. Valkājiet firmas Gulbis un ko reklamētās siltās ausainītes. Ievērojiet tīrību. 5. un augstāko stāvu iedzīvotājiem iesakām vēl nenacionalizētās, brīvajā Latvijā ražotās firmas Skārts un ko vanniņas. Stādiet mežus un sosiniet purvus. Un tagad mūsu iknedēļas vēstuļu apskats. Mūsu klausītāji izrāda dzīvu interesi par Latviju teātra mākslas lielās kopas pārstāvis Līnes kundzes 50 darba un 30 dzīves gadiem. Briežkungs no Bauskas, Fjodorlienko kungs no Ikšķiles, Miņonis kundze no Daugavpils un Sīmanis Marcikevičs no Tukuma apkārtnes. Lūdzu pastāstīt nedaudz tuvāk par aktrises dzīvi un darbību tajā. Ziņas par bērnu dienām ir diezgan skopas. Spriežot pēc pieņemtā skatuves uzvārda Līne un mākslinieces nesautīgo tieksmi pēc ūdens, cilts akmens meklējams kādā no Vidzemes vai Latgales zvejnieku mājām. Meitas gadi un turpmākie gadi paiet nacistu okupētajā Rīgā. Darbojoties pagrīdē, Velta iepazīstas ar uzdevumu uz Latviju nokomandēto Krievu spiegu Kuzņecovu,
kas pēckara gados uzņemsies autobiogrāfiskajā lentē lidošana pa mākoņiem jeb garā stiprie. Pagrīdes dziļā konspirācija neļauj mums izsekot precīzāk šā laika notikumiem. Skaidrs ir viens – profesionālā izlikšanās māksla iegūta jau šajos gados. No šīs frontes laika mīlestības izveidojas cieša laulība. Kuzņecovs šodien klausītājiem pazīstams zem segvārda Cilinskis. Tātad izveidojusies vidēji pārtikusi, laimīgā padomju ģimene. Viens dzīvoklis, viena vasarnīca, viens leduskapis, viens televizors, viens reģiotranslasīs punkts, viens suns un viens bērns. Un viena mīlestība, teātris. Blakus spilgtajām aktrises darbām gaviļniece izmēģina roku arī literārā darbībā. It visai veiksmīgi aizpildot autoru norādītās pauzes vietas ar daļliterāriskiem iespraudumiem. Kā izteicās mūsu centrālajām izlūkdienestam tūstāvošais Billy Evans, tās esot šifrogrammas domātas līdz šim nezināmas valsts intelligence serviceam. Vai tas būtu jaunuzceltais sadzīves pakalpojumu trests? No, nē. Auto service. Jeb, tulkojot latviski no leteņu valodas, pašapkalpošanās. Un tā pienākumi tiek sadalīti starp teātri un mājām. Mazgājot traukus, grīdu, vīram galvu un labojot ģimenes īpašumā esošo Benz firmas 32. gada uzlaboto modeli, kurš Krievijā vairāk pazīstams zem segvārda Volga. Ceļu policijas kartotēkas indeks M24. Kā siltu apliecinājumu tam, ka velta līne ir vienmēr bijusi un paliks kopā ar Latviju nacionālo kultūru, ir mākslinieces nesen celtā etnogrāfijas muzeja filiālē uzņemtais papildinājums Latviju sēta Baltezera krastā. Jāatzīmē celtnes arhitektūrā ievestās novitātes. Lauku pirtiņa aizstāta ar somu pirti. Šeit tad arī meklējams stūrakmens lielnieku Latvijā plaši izvērstajai piršu kampaņai. Lai gan mākslinieks un komponists Raimons Pauls dzied, ka pirtī visus izārstēs, mūsu sociologi izsaka šaubas, vai tā izdosies atrisināt tik sasāpējušās sociālās un ekonomiskās problēmas, taču piebilst, ka solis uz priekšu ir. Idilliskais miers Baltezera krastā, kā kļuva zināms, ir mānīgs. Briest skandāls, Tīrasiņu doks, Titus Orfejs III, intīmā lokā saukts Oniks, apkodis Pasternaku ģimenes pavasara perējuma fazānu cāļus. Arī jubilejas rautā aicinātajiem viesiem būšot iespēja tikties ar Titus Orfeju, kurš vairāk kā nedēļu nav jutis siltu asiņu garšu mutē. Viņa uznāciens gaidāms ap 4 no rīta. Kā ziņo labi informēti avoti, jubilejas rautam izraudzīta vieta klusā, mežainā apvidū, apmēram 33 mailes no Rīgas. Paldies un uz sadzirdēšanos! Man, kad pašķirsta to atmiņu vācelītī, es atceros šo pasākumu. Kas pats interesantākais bija, Mārs neļaus samalot lūdzu tāpat, ka tie joki, kas mums tur sanāca, bija tik stipri tai laikā skanēja, ja? Ka visai bija jāpietur ieraksts, jo bija smiekli un aplausi tādi ilgi. Tā kā tā bija rezonanses, tas bija atspūks tam laikam, kāds mēs bijām. Tas būtiskākais, ko es gribu pateikt, ka nav tā, ka mēs dzīvojam kaut kādā tur bedrē un tā tālāk un gaidījām,
kad nu mēs sasniegsim to dibenu un varēsim izlekt kaut kādā sevi iedomātā sapņu pasaulē, izlekt ārā. Nu, nē, mēs dzīvojam ļoti skaistu, sulīgu, radošu, veselīgu dzīvi. Jā, šodien tā ja man ierakst kaut kur, tad droši vien teiks, ko tu stāsti, un tā bija spaidi no vienas puses, bumbas no otras puses, un represijas no trešās puses. Nu, droši vien, ka tas arī bija. Nu, bet vismaz mēs rakstot, taisot šo Amerikas valsts, to tā stingri nesajūtām, jeb apgājām to. Nu tā, ir kādi jautājumi jums par Veltu Līnu un par šo pasākumu? Pasākums notika Sēnītē. Tādā laikā bija tiem jubilāriem, nu, tās garās apsveikuma runas, kas gāja uz kādam, es nezinu, viegļu vai kā. Un tad viss kāpa autobusā un tad brauc uz to dzeršanu uz Sēnīti toreiz. Jā, naktī kaut kādā. Jā, tas bija. Un tad tā jocīgā sajūta, ka pulkstens kaut kādos 2 tā jāsāk ņemt kaut ko iekšā. Skaidrā prātā, jā. Man vēl atmiņā uzvedīja tāds dialogs ar tēvu Antonu, kad es 66. gadā pēc 10 klašu beigšanas skolā teicu, ka es iešu uz teātra fakultāti. Viņš teica, ko? Par aktieru? Vai pirmkārt viņš vai par to mācās? To viņš nezina. Es teicu, mācās. 4 gadus mācās. Bet nu beidz. Un tad viņš kaut kā pats sev apturēja un teica, jā, pareizi, tagad taču tos aktierus baigi ceļ debesīs un tās jubilēs. Un tad bija tas laiks, kad sākās, kad nesa tos cūkas un ko tik nenes uz skatuves, ja. Visi kolhozi un tas jubilēs. Mēs jums sūku, jūs mums dziesmu. Ja, bet, nu, vai tā bija slikti? Nebija jau slikti, ka tā. Es ar savā laikā domāju, ka es sagaidīšu to, ka man 50 gados nesīs kaut ko, bet nu nesagaidīju. Es no 50 gados izmetu no teātra.